Samaisam. Un tad, jā, ļoti vienkārši. Recepte gatavā! Šodien mēs gatavosim manu mīļāko recepti banānu maizi, kas ir nodara gan ikdienā, gan tik pat īpaši arī svētku dienās. Kamēr jūs mizojat banānus, saliekat lūdzu bļodiņā, un tad es došu jums lielo stampu stampāt. Es izdarīšu vienu tādu baigi labo darbiņu, kas man parasti aizmirstās, un tā ir šokolādes pievienošana. Banānu maize ir baigi labi, ja viņai sagriež šokolādīti. Jā? Tu gribi? Nu, lūdzu. Nu, bet, lai svētkos nepārāstos, obligāti jābūt kaut kādām aktivitātēm. Es zinu, ka mēs parasti par to padomājam. Es atceros pagājušos Ziemassvētkus, mums bija teātris. Patika? Jā, mums vispār tā pie galda sēdēšana nekad nav bijusi prioritāra. Parasti katrs ir ar kaut ko atnācis, ar kādu priekšnesumu, bet, protams, Ieva, Leonārds mums pagājušos Ziemassvētkos rādīja teātri. Tas bija vienkārši dievīgi. Un vispār viss ir tāds, katrs tur vai nu dzied, vai dejo, vai, izpaužās ar saviem talantiem. Jā, un ir baigi interesanti, ka tieši svētku laikā, man liekas, var vēl iepazīt, ko tad katrs vēl varbūt pa gadu iemācījies. Leonards māk kūleni. Kas mums ir jādara šeit? Mums ir jāpievieno krējumiņš un jāsamaisa tajā masā klāt, jā. Samaisam. Un tad, jā, ļoti vienkārši. Tas ir atkal kaut kas foršs. Apmēram viena ēdamkarote vaniļa. Nu, būs labi. Vanila! Jā, mēs iejaucam vaniļu, lai ir skaisti. Datana palika! Nākamais, kas mums ir jādara, mums ir 3 oliņas. Paņemsim oliņas, jā. Tāngš, un varam vaļā. Opā! Un vēl šai visai sausajai masai pusotra teikarote cepamo pulveri. Jā, mums vajag nedaudz vaniļas cukuriņu klāt, jā, pielieksimies. Tāda karotīte varbūt. Viss būs labi, būs labi. Jā, pievienosim. Šī tik ir labi? Ļoti labi. Opā. Līdz baltām putiņām. Tā mēs samazinām nedaudz šo te. Tagad mamma pa piku cītim sviesta met iekšā. Labi. Jā. Vēl vienu. Ops. Tā, un kad tas ir izdarīts, es šādi te maisīšu, jā. Jā, stop. Un tagad to tur krējumu. Jā, pa bišķītim. Jā. Tad atkal miltiņš. Jā. Viss. Jā. Un tagad atkal masa. Jo. Nu, pastāst. Un viss. Un tagad maisam aktīvi. Kopā. Kopā. Nu, slidini iekšā. Kārtīgi ar plaukstiņu, kārtīgi, jā, visu. Mēs šo masiņu ieliekam iekšā smuki šādā te. Liksim uz cepšanu. Pavāriņam ir jādara tā. Tīra bērniņš, jā? Jā, viņš zina, ka darba vietai ir jābūt vienmēr sakārtā. Un kāpēc viņš to zina, jo mamma tā strādā? Un omīte tā strādā. Jā, bet ne visi tā strādā. Tā, un kad tas ir, mēs smuki sakārtojam. Paldies! Un banānu maize var likt cepties. Protams, var pievienot vēl visu kaut ko klāt, kas ir vajadzīgs un garšīgs, bet ar šito jāpietiek. Šito! Jū! Aplausī! Recepte gatavā! Lūdzu, tava banānu maize. Liksim cepties? Jā? Labi, mamma liek cepties. Uz tā! Yes!
Tad, kad banāna maize ir gatava, viņa diezgan smaga un viņa jāatdzesē pirms dekorēšanas. Šī ir vienkārši ģeniāla lieta. Viss, kas mums ir jādara, šo paciņu jāieliek karstā ūdenī. Apmēram minūte 75 grādu temperatūrā mums jāieliek šī paciņa. Un tad tā glazūra iekšā izkūst. Cukuru glazūru mēs vienkārši nogriežam tā kā mazu trīsstūrīti paciņai un uzreiz varam spiest virsū. Uzņemam minūti. Tikmēr dziedam 3 un 4. Ko tu parasti dziedi Ziemassvētku vecītim? Tu tak biji nodziedājies. Tu dziedāji Ziemassvētku vecīts, kā manās. Ziemassvētku vecīts, kā manās. Kā manās, kā manās. Ziemassvētku vecīts, kā manās. Kā manās. Super. Aplausi. Bravo! Kā manās. Nākamais, ko mēs darām, mēs nogriezīsim maizu stūrīti, tā, lai varam uzspiest glazūriņu un uzreiz no paciņas. Jā, man liekas. Ideāli. Tā, Leonardu, uzmaniet karstā. Cik skaisti, uzskaties. Nekas nav pašam īstenībā jāgatavo pēc sentēvu metodēm. Viss ir gatavs. Jā. Un arī Augstāk tur, šitai. es arī gribu uzskaitīt Šitā. kaut ko no savas sirds. Jā, un mēs arī. Nedaudz akcentam krāsas. Īstenībā zeltainais ar šokolādi ideāli piestāv. Mums ir banāna kūka gandrīz gatava. Ir gatava? Aplausī! Lai nebūtu pārāk salda un kas grib tieši skābumiņu, akcentiņam, kā mamma saka, uzberam melenītes. Njam, njam. Jeb var, teiksim, griezt kādā porcijā un tad tā dekoratīvi uzkaisīt ir sodzīgs, kas grib. Un īstenībā dzērvenes, brūklenes, melenes. Jā, Viss derēs. Un banāna maize ir gatava. Šo un arī pārējās receptes meklējiet bērnības receptes LV. Tā kā novēlam priecīgus svētkus! Jā, priecīgus svētkus!